Jāspēl pa jūru, divlai viņas spēl pa jūru, jāšūpo. Niedres vieni līgojās. Vietā, kur Gaujas satiekas ar jūru, pirms 800 gadiem bijusi Līvu karaspēka galvenā pulcēšanās vieta, bet vēlāk te allaž bija zvejnieku ciemats, jo nārsta laikā Gaujā iepeldēja laši, vimbas un nēģi. 19. gadsimta sākumā laikrakstā ilustrētā tehnika, aprakstot jauno dzelzceļu, carnikavieši nosaukt par nēģu karaļiem. Nēģu zvejošana, apstrāde un gatavošana šai pusē ir arots, kas nodots no paudzes paudzē. Laika gaitā maina citu procesu. Tur tā spiešana, jā, bet tā apgriešanas procesi, tas ir no laika, jo neko nevar savādāk izdomāt, jā, kā pabāzt kaut ko apakšā, lai visu uzreiz apgriezt. Tas ir tā nevar izmainīt vairāk. Jā. Cik sen tad jūs jau ar tādām lietām nodarbojaties? Ja jāsaka, ka 50 gadu atpakaļ te jau neticēs. 50 gadu atpakaļ, tad, kad man mamma cepa nēģis, tad man bija jābūt viņai jāpalīdz. Un līdz ar to agrāk jau tajā laikā, padomu laikā jau tikai varēja atnest priekš sevis tos nēģis un tikai priekš sevis izcept, jo pārējais viss gāja uz Maskavu un tā. Un man viņai jāpalīdz. Un es kaut gan strādāju pa skolu, pa treneru, braukāju pa pasauli apkārt, kā tik iegriežos mājā, tā mamma uzreiz jāpalīdz ir. Un tas process man bija ļoti zināms. Un mamma jau strādāja arī Ulmaņa laikā, šeit bija attaisīja fabriku vaļā 34. gadā. Ulmans pat atbrauca šeit uz atklāšanas svinībām. Šodien zvejnieku ir krietni mazāk un arī nosvejas kvotas sarukušas, tomēr carnikavieši ir pārliecināti, ka nēģu karalists tituls godam pelnīts arī mūsdienās. Es esmu savu novadu patriots, savs Carnikavas patriots, un viennozīmīgi tā arī ir bez patosa runājot, jo, protams, ir arī salatsgrīva, salats, pieņemsim, uzskata, ka viņa, bet pamats tomēr ir Gauja, jo, tur ir mazlietiņ, tomēr minimālāks tās zvejas viss par nēģiem runājot. Tā kā es domāju, ka Carnikava, jā. Cik tad vēl ir to nēģu zvejnieku šodien Carnikavā? 2 firmiņas, Sijā Grifa 93 un Sijā Leste, kopā nepilni 30 cilvēciņi. Viņi visi jau cilvēki gados, tas varētu būt kā amata brālība. Jau 10 gadus karalistē tiek svinēti arī nēģu svētki. Šogad tie ir īpaši. Visi Carnikava sadalīti 5 tačos, tā sauc nēģu zvejas rīku, un katrā no tiem ir dažādas atraktīvas nodarbes. Gaujā spēkiem mērojas laivinieki, bet vēlāk zvejnieku laivas nomaina ziedu laivas. Pirmo reizi mēs to šogad daram un tā. Kā šķiet, kas ir pats foršākais no visas tās plašās svētku programmas? Pats foršākais piedalīties, būt tur iekšā un tas arī viss. Viens no svētku krāšņākajiem pasākumiem ir gājiens, kurā šogad piedalījās 15 pašvaldības iestāžu, dažādu biedrību un pašdarbības kolektīvu. Gājiena priekšgalā līdzās šodienas saimniekiem novada domes ļaudīm, gluži kā no vēstures lapusēm izkāpis arī pirmais Carnikavas muižas īpašnieks barons Magnus von Menkdens ar kundzi, un kā gan nēģu karalisti bez sava karaļa. Lai dzīvo Carnikava! Urā! Kas tad ir pats skaistākais nēģu svētkos? Kas skaists laiks galvenais, lai būtu garās stāvoklis, noskaņojums, viss kopā. Prieks par to, ka tāds svētki mums ir. Kādreiz jau nebija, bet tagad jau ir. Ļoti liels prieks. Kāds noskaņojums tad ir jūsu kolektīvam? Ļoti labs.
Un vai bieži nāks piedalīties Neģu svētkos? Nu, man personīgi šī ir pirmā reize, bet es jau priecājos, ka tajā piedalos. Kas tad patīk vislabāk? Vienkārši gaisotne ir ļoti, ļoti laba. Visur ir neģi. Tas ir ļoti iepriecinoši. Un cilvēki ir ļoti labsirdīgi. Vai tad Neģu karalistes iedzīvotājiem garšo ar tie neģi? Nu, protams. Kā vai negaršot neģi? Neģiem! Tikmēr parka viducīs saimnieces jau rosās ap lielo katlu, kurā burbuļo 360 litri īstas neģu zupas. Izvārīt tādu daudzumu zupas nav joks, uguns iekurti jau 7 no rīta, tomēr nogaršot gribētājiem nāks vēl un vēl paciesties. Beidzot ilgi gaidītais brīdis ir klāt. Pirmā porcija no Neģu karalistes galvenās saimnieces rokām pienākas zvejniekiem. Tāda piekārotā viruma tiek arī pārējie. Veselu stundu vairāk kā gaidīju. Bet bija vērts? Bija vērts, jā. Ļoti labi. Man zudīts paskatēties gaidīju. Vai tad drīkst viņam? Drīkst, kā tad pa gaidīšanu visu kaut ko drīkst. Nē, Neģu zupu neesmu taisījusi. Kas ir tas iemesls, kāpēc ne? Nezinu, domāju, ka man tik labi nesanākt. Viesi šodien tika lutināti nevien ar gardu zupu, bet arī ar plašu kultūras programmu. Es gribu teikt, ka Dieviņš mūs mīl, jo tāds vakardien bija ieskaņas koncerts un šodien ir viss lielais koncerts, jo tik superīgs laiks un tā atmosfēra, kas valda visu vidū, jo šos svētkus mēs veidojam no paša mazākā sīkuma pilnīgi visu paši. Kā šķiet, kā ir izdevies? Man šķiet, ka izdevies ir fantastiski, jo cilvēku mīlestība un labestība ir ielikt šajos svētkos. Organizatori rūpes sajutuši arī daudzie svētku apmeklētāji. Ļoti tīri, ļoti skaisti, ļoti omulīgi, draudzīgi un tāda ļoti draudzīga atmosfēra. Un tiešām patīkami, tu esi kā mājās. Visi blakus ir kā tavi draugi, kaimiņi, un tāda ļoti patīkama sajūta. Ļoti labi noorganizēti. Daudz aktivitātes ir par visu padomāts. Kultūras programma turpinājās līdz pat rīta gaismai, un mājnieks sola, ka kamēr vien gaujā būs neģi, neizpaliks arī svētki, kuru pirmsākumu meklējam Carnikavas sadraudzības pilsētā Arbo, Spānijā. Es gribētu novēlēt visiem carnikaviešiem izturību, optimismu dzīvē, un lai viņi negaustos, un lai mēs visi būtu bišķiņ pozitīvāk, tad visiem būs viss kārtībā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.